Labdien vēlreiz, un šodien sarunas tēma ir PVN rēķina izrakstīšana e-adresē. Kā jau minēju iepriekš, tieši šī informācija ir svarīga pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem, kuri ir reģistrēti valsts ieņēmuma dienesta PVN maksātāju reģistrā. Un kā jau zināms, nodokļa rēķinā obligāti iekļaujamie rekvizīti ir noteikti pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. un 126. pantā. Un PVN likums nereglamentē e-rēķina saturu, bet tomēr plānots pievienotās vērtības nodokļa likumā veikt grozījumus attiecībā uz PVN rēķinu izrakstīšanu strukturētā elektroniskā formā. Ar šiem grozījumiem nosakot, ka izrakstītais nodokļa rēķins, PVN rēķins, vienlaicīgi ir arī attaisnojuma dokuments, kuru saskaņā ar grāmatvedību regulējušiem normatīvajiem aktiem uzņēmums izsniedz citam uzņēmumam, proti preces vai pakalpojuma saņēmējam. Un tas nozīmē to, ka nevajadzēs sagatavot divus dokumentus, vienu atbilstoši grāmatvedību regulējušiem normatīviem aktiem un vēl vienu atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likuma normām. Bez tam, ja PVN rēķins ir izrakstīts kā strukturēts elektroniskais rēķins, nebūs nepieciešams saņēmēja piekrišana šādai e-rēķina formai. Kā jau iepriekš minēju, pievienotās vērtības nodokļa likums nereglamentē e-rēķina saturu. Tāpēc PVN rēķina izrakstīšana arī e-adresē ir jāatbilst pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajām normām. Un, piemēram, PVN rēķinu strukturētā elektroniskā formā izraksta pēc avansa maksājuma saņemšanas. Tas ir attiecībā uz PVN rēķina izrakstīšanu. Un tagad izskatīsim divus praktiskus piemērus PVN rēķina izrakstīšanai e-adresē. Pievērsīsimies tieši tiem laukiem, kas ir svarīgi, lai e-rēķins tiktu atzīts pa PVN rēķinu atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likuma normām. Un, lai uzsāktu darbību, jāidentificējās portālā latvija.lv. Jāatver sadaļa e-adrese un jāizvēlās apakšsadaļa e-adreses pastkastīte. Tālāk spiežam pogu rakstīt un šajā sadaļā izvēlēties veidlapu. Un izvēloties veidlapu, spiežam izveidot e-rēķinu. Un tālāk jāuzklikšķina uz pogu aizpildīt veidlapu. Un tagad mums atverās veidlapas, e-rēķina veidlapas loks, e-rēķins, kurš sastāv no vairākām sadaļām. Un tajā pirmajā sadaļā izvēlamies laukā rēķina tips. Šoreiz mēs izvēlamies nodokļa rēķins. Un šajā sadaļā ir ļoti svarīgs lauks, papildu informācija, kurā ierakstāma ir atsauces uz PVN likuma normām, arī uz PVN direktīvu. Tādos gadījumos, ja ir piemērojama darījumam 0% likme, vai ir atbrīvojums no nodokļa, vai ir kādi citi piemēroti īpašie režīmi. Šajā laukā obligāti atsauce ir
jāieraksta. Mūsu gadījumā tiks piemērota standarta likme 21% apmērā, un tāpēc šo lauku neaizpilda. Nākamā sadaļa ir informācija par piegādātāju. Šajā sadaļā ir ļoti svarīgi laukā status izvēlēties PVN maksātājs. Un obligāti ir jāieraksta arī laukā identifikācijas numurs, savu PVN numuru. Tas ir ļoti svarīgi, lai PVN rēķins, lai e-rēķins tiktu atzīts kā PVN rēķins. Un nākamā sadaļa – informācija par pasūtītāju. Šeit arī ir svarīgi laukā status izvēlēties PVN maksātājs, ja darījuma partners ir tiešām tāds status viņam ir. Viņš ir PVN maksātājs, un tad ir jānorāda arī partnera pircēja vai pakalpojumu saņēmēja PVN numurs. Un tagad nonācām līdz rēķina rindām. Šajā sadaļā ierakstam preces nosaukumu. Mūsu gadījumā tas ir pusdienu galds. Ierakstam daudzumu, ierakstam arī cenu, un ir arī iespēja pievienot atlaides rindas, jo, ja precei ir pievienota atlaide, tad uzklišķinot uz zīmi, kas ir redzama slaidā, būs iespēja pievienot arī atlaidi. Mūsu gadījumā tāda ir. Un aizpildot šos laukus, automātiski tiek izveidota rēķina kopsumma bez nodokļa, rēķina kopsumma ar nodokli, atlaides summa un arī PVN nodokļa summa. Un nospiežot saglabāt, e-rēķins izveidots, kurš arī tiks uzskatīts par PVN rēķinu. Tagad izskatīsim vēl vienu praktisku piemēru – kredītrēķina izrakstīšana. Daira jau minēja, ka tādi veidi, e-rēķina veidi iespējami, un kredītrēķins arī ir minēts ministra kabineta noteikums PVN. Spiežam tāpat kā pirmajā piemērā pogu rakstīt, izvēlēties veidlapu, un šajā sadaļā svarīgi izvēlēties pogu, izvēlēties no veidlapām, izveidot kredītu paziņojumu. Un tālāk jāspiež poga saglabāt, aizpildīt veidlapu. Un atverās tāpat kā pirmajā piemērā, atverās e-rēķina veidlapa, un šajā pirmajā sadaļā ir svarīgi laukā rēķina tips, ierakstīt, izvēlēties kredītu paziņojums, lai sistēma varētu atpazīt, ka tas ir īpašais kredīta rēķins, tātad īpašais e-rēķina veids. Un obligāti jāizpilda arī lauku iepriekšējā rēķina numurs un iepriekšējā rēķina izrakstīšanas datums. Tas ir ļoti svarīgi, tāpat, lai sistēma varētu atpazīt šo te un sasaistīt, kā jau Daira arī iepriekš minēja. Un nonākot līdz rēķina rindām, mūsu gadījumā pusdienu galds tika nosūtīts atpakaļ
atpakaļ piegādātājiem. Un tāpēc ierakstam pusdienu galds, to pašu izvēlamies nosaukumu, to pašu nomenklatūru, daudzumu ierakstam ar mīnuszīmi, un šajā laukā cenu norādīsim ar piešķirto atlaidi. Un tādā veidā sistēma automātiski norādīs tāpat kā pirmajā piemērā rēķina summu ar mīnuszīmi un arī nodokļa summu ar mīnuszīmi, proti to nodokļa summu, kuru vajadzēs koriģēt. Un nospiežot pogu saglabāt, kredītrēķins tiks sagatavots. Un beigās gribētu vēlreiz uzsvert, ka PVN rēķinā jābūt ietvertamiem rekvizītiem un informācija, kas noteikti pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. un 126. pantā, neatkarīgi no tā, ka e-rēķins tiek izrakstīts strukturētā elektroniskā formā. Pievienotās vērtības nodokļa likuma nav noteikta obligātā prasība nodokļa rēķinā, PVN rēķinā, ietvert atsauci uz līgumu vai pieņemšanas nodošanas aktu vai kādu citu informāciju, kuru varbūt ir nepieciešama pircējam, darījuma partnerim, bet tas arī nav aizliegts, neaizliegts pievienotās vērtības likums, arī norādīt papildu informāciju. Un savukārt PVN rēķina, kas groza sākotnējo nodokļa rēķinu, ir jānorāda atsauce, obligāti ir jānorāda atsauce, ko gribētu uzsvert uz sākotnējā rēķina numuru un datumu. Šis nosacījums ir ļoti svarīgs un to vajadzētu atcerēties, kad izrakstot, tas ir jānorāda. Un visbeidzot, PVN piemērošana veiktajiem darījumiem nav atkarīga no tā, ka PVN rēķins ir izrakstīts strukturētā elektroniskā formā. Tas nozīmē, ka PVN piemērošana neatkarīgi no tā, kādā veidā tiek izrakstīts rēķins, ir atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likuma normām. Paldies!